Sveiciens visiem! Esmu ieradies Jelgavā uz interviju ar Veltu Leju un folkloras kopu Dimzēns. Iesim skatīties, kā tam mums ies. Sveicināti! Šodien mēs esam ieradušies pie Veltes Lejas un Dimzēna. Jāsaka, kā ar ļoti karsta diena, bet Dimzēns dejoja godam. Mums tikko beidzās mēģinājums, un tad Velta arī intervijas laikā pastāstīs, un mēs arī parādīsim, ko mēs redzējām. Un kas, jā. Bet droši vien sāksim ar tevi. Ar mani. Jā. Uzreiz teikšu, ka mana choreogrāfiskā izglītība beidzās bērndārzā. Bet tas nozīmē, ka arī sākās ļoti agri. Arī sākās, bija burvīga baleta skolotāja, un pirmās 3, man liekas, pozīcijas mēs apguvām. Bija lieliski, bet tad arī viss beidzās. Bet bija ļoti jauki arī dejot tautsdejas. Es gan neatceros, ko mēs tur tieši dejojām, bet kaut ko mēs dejojām. un tad es sāku spēlēt. No 6 gadiem violīti. Bet diezgan smagi gāja, jo es neatbilstu klasiskai violnieka tai spēlēšanai. Uzreiz jau bija tautas muzikants, bet muzikas skolā to tā kā neņēma pa pilnu īpaši. Un tad es 7 gadus to violi vienkārši noliku maliņā. Un pēkšņi, kad pabeidzu Lietuvas skolu, aizgāju uz Kalniekiem. Un tur izrādījās spēlēšana bija cīņā. Par kuriem gadiem mēs tagad runājam? Mēs tagad runājam par tāliem pagājušā gada 1979. aizgāju. Var teikt, ar 1980. gadu es tā kā jau sāku darboties, spēlēt un dziedāt. Un tur, protams, dejoja Helmija mācīja dejas, bet tā kā bija vajadzīgi muzikanti. Šatad arī dejoja, bet pārsvarā spēlēja un skatījos, kā tas viss notiek. Un tad jau bija kaut kāds laiciņš pagājis un vajadzēja aizvietot valdi saviešu pulkām, jo skolnieki bija izlikti no Lietuvas mākslas skolas, mums nebija telpas, un tad mums vajadzēja kaut kur gan vienā muzejā, valsts vēstures muzejā, gan, es nestāstīšu visas vietas, kur mēs tik mēģinājām. Beigās mums palika Vecpilsēta, Vecrīgā, pie Doma baznīcas bērnu tāds pulciņa telpa, kur bija ļoti šaurs, bet bērni no Lietuvas skolas nāca vairumā un, protams, gribēja dejot. Un tā radās iespēja kopā ar Liānu Osi sameklēt telpas un izveidojas danču klubs. Pirmais bija muzikas, bet mākslas akadēmijā, aulā, ne vairāk, ne mazāk, veselu gadu dejojām mākslas akadēmijā. Un pēc tam es strādāju VF kultūras pilī kā mākslinieks noformētājs, un tad mēs Dzerkanajā zālē ar kolēģiem danču klubu rīkojām. Varbūt pastāsti vairāk, kā tas ir danču klubs? Tas bija jau slēgts pulciņš, tas bija vaļēji atvērts? Tas bija atvērts pulciņš, mēs aicinājām. Redz, tad, kad bija skandinieku tādi jaukie izbraukumi uz Lietuvu, tur, protams, vienmēr bija danči. Jā. Un tā bija tā lieta, kad gan dejoja, gan spēlēja. Un arī vēlāk savieši brauca uz Skambas kankli, uz Viļņu un piedalījās. Un tad vienmēr, protams, meitenes un puiši dejoja un teica, Velta, atceries šito danci. Un tu spēlē, atceries, jā, labi. Un tā mēs vedām tos dančus, par prieku dejot. Un tie bija arī tie faktiski pārsvarā, ko mēs dejam ar trim danču klubā. Bet, protams, arī latviešu dančus. Bet ne tik daudz varbūt. Repertuārs pārsvarā bija lietuvieši? Mums patika, jā, mums patika. Bija, protams, arī latviešu goda danči. Un balabaska jau mums bija saviešiem, jau kopā ar dandariem dejojām. Bet, ja mēs tagad padomājam par tiem pirmajiem dančiem, varbūt nāk kāds atmiņā? Kā nosaukums, danču nosaukums? Kas tie bija par dančiem? Kādi bija? Skandiniekos? Jā.
Skanniekos bija daudz lībiešu danču. Nē, mēs tikko runājām, ka bija lietuviešu danči daudz arī. Kādi lieta? Dirižablis vai bija? Dirižablis, Patrepšukas. Mēs savus nosaukums, atklāt sakot, īpaši neatceros. Labi, pankūks, bet devām savus vārdus. Tad bija dansa palēciena. Tad bija Ailītas kadrils, bet tas bija vēlāk Dimzēnam. Tā kā neviens īpaši neprat lietuviešu valodu, tad paši nosaucam. Vārdi arī radās. Vārdi radās. Labi, virzoties tālāk. Tad radās šis danču klubs. Cik ilgi? Danču klubs līdz šai baltai dienai. Man tas beidzās 90. gadā. Faktiski 89. Jo 90. gadā man piedzima meita, un tad bija pārmaiņas dzīvē atkal. Jā. Un tas sanāk, ka beidzās danču klubs, pauzīte un tālāk. Un pārcēlamies uz Jelgavu. Jā. Un Jelgavā jau, tā kā vajadzēja atkal folkloras kopu. Un kultūras nams bija atsaucīgs. Bija Anna Jansona, kas teica, jā, mums vajag, jo mēs bijām jau Rīgā piedalījušies daudz kur, tā kā. Tā mēs jau 31. gadu, 31 paliks, jā. Cienījami. Vēl mazliet viņās atgriežoties atpakaļ pie danču kluba aizsākumiem. Kad es gatavoju šo intervijai, cilvēki teica, ka tu esi atbildīgā par danču kustību Latvijā. Nē. Vai viena no? Nē, gan jau, ka nē. Redz, man tā labā lieta, ka man ir viola, kad es tos dančus varēju spēlēt. Ja ir kas spēlē, tad, protams, ir kas dejo. Un tad arī viss notiek. Un arī tas, kad gan saviešos, gan Dimzēnā ir talantīgi cilvēki, kas gan spēlē, gan dzied, gan dejo. Un tad jau turpinās tā lieta. Bet tu sanāk, ka tu pati esi vairāk kā violniece un dejas pamāci. Jā, man redz patīk, kad ir notis, kad es to deju varu izspēlēt un saprast, kā viņa skan. Jo Zemgalē ir tā problēma, kad vairāk tomēr no notīm meklējam un tā. Un tad tagad man jānāk ir ar savu necilo sēnīti. Bet, lūk, kur mums tie danči rodās? Protams, ka no Jurijāna Andreja Burtnes mēs jau runājam, tātad Brambergas danči. Un te ir tas smukais aprakstīns, ko katra tūri nozīmē un kā tas. Te vispār, principā, viss ir izstāstīts, ja? Bet tas ir tagad tava darbība, kad sākās Dimzēnā. Jūs ļoti daudz, jūs esat viena no retajiem, kas dejo kadriļas. Pirms mēs ķeramies pie šiem aprakstiem, un ko tam mēs redzējām šodien. Kāpēc kadriļas? Jo dažiem ir, kuriem patīk tikai pārudējies, un kadriļas nē. Jums ir gan. Gan, jā. Kadriļas ir tāpēc, ka mums ir tā bagātība. Mums ir tepat Bramberģa pie Jelgavas. Jā. Un tas būtu vienkārši grēks, ja to lietu nekustinātu. Mēs esam vienkārši atbildīgi, misijas sajūta, ka tas ir jādara. Lūk, un kamēr mēs tos dančus tā kā kustinām, un atnāk arī ģimene, kas ir Bramberģai, tā teikt, ar saknēm, vai ne? Un arī mūsu nosaukums ir Dimzēns, arī tas ir no danča, no Bramberģas danča. Ar šo nosaukumu ir mājas, Dimzēni ir Zaļaniekos, un vēl ir arī Svitenē. Var sakot, ir šīs mājas, arī Vidzemē ir Dimzēna mājas. Un pirms kādiem pāris gadiem mums bija vēl jauks notikums, ka mums arī pieteicās viens kukums, kuram uzvārds ir Dimzēns. Viņš saka, es esmu Dimzēns. Es saku, jā, izvāk pasi, jā, es esmu Dimzēns. Tad mēs bijām uz Dimzēna dzimtas solidojumu ar savu karogu. Dimzēns ieradās. Tā kā tas tāds jauks stāsts, ka mēs satiekam jauks cilvēkus ar šo. Un arī tas nosaukums, ko nozīmē Dimzēns.
Ko nozīmē dimzēns? Viens no skaidrojumiem ir Jānis Kumeliņš, kuram katra kāja savu pusi nav iebraukts. Vārds, ko tāds, ko grūti savākt. Tāds mums tas ir, tas liktenis mazliet. Un kadriņus skatos, tātad jūs atjaunojat no, šeit ir piemērs jā, no... tā lapiņa ir no Jurijāna Andreja. Jā. Un tas ir kas pa kadriņu? Tā nav kadriņa, tas ir aprakstīns, bet man ir arī, es tā kā ņēmu, bet es visu laikam nebūšu paņēmus līdz. Ir arī vēl, jā, te džūksta. Nu, pēdējais bija Žandariņš. Tas ir stāsts, ka pagājušos dziesmu svētkos mums ar Laimdot otru violnieci, faktiski trešo, mēs tagad esam 3 violas, uzaicināja dziesmu svētkos, iespēlēt tajā daļiņā Žandariņu to pirmo gabaliņu. Bet mēs, protams, iemācījāmies, saspēlējām visu, un tad mums gribējās arī viņu dejot, jo tas bēlniņš tik labs. Nu, lūk, un tā mēs tikām pie jauna Danča. Vēl šodien mēģinājumā jūs dejojāt, ko jūs vēl dejojat? Jūs vēl dejojat Balabasku. Jā. Stāsts par to? Kādēļ? Nu, Balabaska ļoti stenu. Es atceros, ka Balabasku dejoja savieši. Jā. Un tas bija ļoti miežs dancis. Un tad, kad bija ar dandariem sadejošana, tad mēs esam kopā dejojuši. Jau pagājušā gadsimtā jau tas notika. Un vēl mums bija, tad, kad Arnis bija jūsu vadonis dandara, un vēl bija arī nākotnē mums bija sadancošana ar dandariem, Brambeģis danči. Un tad jau mēs vairāk tur dejojām. Tur bija gan Aleluja, vai ne? Ko mēs vēl dejojām? Tur bija daudz. Tur bija daudz, jā. Tur jau bija daudz, tur bija krietni vairāk, jā, ko mēs kopā. Tad sanāk, tas repertuārs ir diezgan liels. Nu tā var teikt. Arī gan kadriļām, gan pārudējām. Jā, tas ir no Bramberģes, jā. Bet mums vēl ir danči no Džūkstes. Un te ir ļoti interesants stāsts. Šī mapīte. Jā, latviešu folkloras krātuves pārziņa Kāļa Strauberga 20. gadsimta 30. gados pierakstītās dziesmu, danču un rotaļu melodijas. Jā. Izskatās pēc oriģināla. Izskatās pēc oriģināla. Ir oriģināls no Jāņa Rozenberga rokām, manās rokās. Viņas ir nokopētas, protams, nokopētas. Bet stāsts ir tāds, Dimzēns piedalījās skatē, un Jānis Rozenbergs, būdams ļoti atsaucīgs un aktīvs folklorists, ja? Piedalījās vērtēšanā žūrijā. Un tanī reizē mums bija Zentas Straubergas dziesma, un es tā kā pieteicu to pasīt, un viņš to uztvēra, un tas, ka es spēlēju violi, es tiku pie šīs, es varētu teikt, arī lielās folkloras balvas. Tālajā, es 90. gadu, 97. gadu vai 6. pirms Baltikas. Lūk, jo Strauberga tēvs bija violnieks, danču muzikants, un tad, kad profesors Kārlis Straubergs bija folkloras krātuves pārziņas, tad viņš sāka apzināt savus tuvākos cilvēkus. Un tēvs, kas jau 50 gadus nespēlēja violi, dziedāja. Viņš nepazina notis, bet viņš dziedāja šos dančus, un profesors Kārlis Straubergs pierakstīja. Un šajā mapītē ir diezgan daudz tie danči. Arī tas, ko mēs šodien dejojām, tas zaglis, viņš tā kā polka, un makandūzis ar visu to izdarīšanu, un vēl arī kadrilis. Džūkstas makandūzis un džūkstas kadrilis. Tas ir no... Mūzika ir no šīs mapes, un arī dziesmas ir. Bet stāsts par to kadriļu. Kadriļai nebija tūris klāt. Nu, tā kā sāpīgi. Ir tik laba melodija, ir visas tūris, tu saproti, ka tas, vai ne, bet nav. Un tad Elīna Kolebraža
mācīja mums kadriļu, atveda no Dobeles pierakstīta. Bet tas maltiņš bija nekāds, piedodiet, atvainojiet. Un skatos, un tik labi, viss sēž kopā, tas kadriļas stūris, to džūks. Tā kā es tagad izēju no skapja, atzīstos grēkā, ka es esmu tādu kompilāciju taisījusi, vai kā lai to saka. Paskatīties, kas viņā ir iekšā. Jā. Ne tikai pastāstīt par viņu. Es visu pat neatnesu, jo tur ir kopēts un diezgan, jā, te ir danči arī. Bet tie nav Straubergi, tie nav Straubergi. Un tad sanāk, ka jūs nodarbojaties kopā tikai, varētu teikt, tikai ar Zemgali. Protams, šeit tad ir kāds cits, bet pārsvarā. Pārsvarā tā ir Zemgala. Tas ir tomēr tas, kas mums ir jādara, kas mūsu misija. Ar Zemgales dančiem. Te es skatos, ir arī kaut kādi avīžu izgriezumi. Jā, te ir Jānis Rozenbergs. Aha. Jo viņš tiešām bija fantastisks cilvēks. Un tajos gados, 90. ne, bet 1980. gados, es nezinu, vai vēl kāds tā darīja, bet viņš piedalījās tā kā kolektīvu vadītāju kursos un atnesa no krātuves savā portfelītī materiāls. Un tas, ka tas ir dzīves materiāls, ka tu redzi to pierakstu, tas bija fantastiski. Protams, tur bija kaut kāda stunda, mēs ātri izskatījāmies, ātri kaut ko pierakstījām, un tad viņš aiznes atpakaļ. Bet tas bija tik ļoti īsti un patiesi, jo tajā laikā grāmatas praktiski nebija. Jā. Es paņēmu līdzi šitādi kopēti. Ja kāds dabūja tādi, bija laimīgs, pārkopēja un draugi un radīja. Šeit ir man Lasmanas grāmata, latviešu. Deja. Latviešu dejas grāmata, jā. Šeit arī ir kaut kas izmantots no šejienēm materiāliem? Protams, tur ir gadskārtas svēti un kāls. Protams, ka tas ir, lai kaut ko darītu, ir jāzina, ir jālasa, vai ne? Te mums ir arī Ernests. Ernests ir stiprā pils. ja es galīgi kaut ko nesaprotu, tad es zvanu Ernestam, un Ernests mums palīdz tikt skaidrībā. Piemēram, Čiganovskij, vai ne? Tur tās stūris aprakstīts tik mistiski. Paņem dāmu pa vidu, cilā rokas augšā lejā. Kas notiek? Ernests saka, tas notiek tā, tur izgriežas un tā. Izrādās. Savā laikā, kad viņš studēja ar Hariju Sūnu, viņi ir ņēmuši visu to grāmatu un visus dančus izanalizējuši. Vai viņi dejojuši, es nemāku, tas jāprasa Ernestam, bet katrā ziņā viņš zināja visiem dančiem norises, kā tas ir. Tā kā Ernestam to vajag prasīt. To vajag prasīt Ernestam. Un es šo grāmatu paņēmu līdzi, tā ir fantastiska. Ir zināma? Ir zināma. Bet viņai ir viens liels mīnus. Un to zina Ernests teikt. Šī grāmata ir bijusi manuskriptā ar notīm. Vecais pols ir no šīs grāmatas pēc aprakstiem. Tātad kāzu dancis, kuru netik dejo, bet notiek apdziedāšanās, tur ir kāsnieki, tur ir panāksnieki, tur ir muzikanti un dažādi tie virknējumi, kā vēl beigās var lekt galopu spirālē un kamēr krīt. Tāds noslēgums. Tas ir to šodien mēs redzējām. Jā, mēs redzējām to. Mēs nekritām šoreiz, bet ir bijis, ka mēs dejojam un krītam. Labi, atgriežoties atpakaļ, tātad skandinieki, savieši. Jā. Kuri gadi kurā ir aptuveni? Tā, es saku, skandinieki ir 80. līdz 87. Jā. Un savieši
83. rudens līdz 89. 90. gadā viss. Un pēc tam Dimzēns un Dimzēns. Arī kādi citi pulciņi, grupas bērniem ir kaut kas var pastāstīt par tur kaut ko? Ir bijis gan Rīgā, es nezinu, tā bija 49. skola, gan viena mirklīt arī tur bija. Un Jelgavā, bet Jelgavas novadā. Zemgaļi, folkloras kopa, Lielbērzem. Tur bija fantastiska dibinātāja un vadītāja Rita Harlīnska, kas bija ne tikai folkloras ansambļa vadītāja, bet viņa tautas daļamata meistari. Tas ir vispār fantastiski, jo tērpi tika darināti viss šūts un augstākā līmenī. Un pati viņa bija arī, es viņu iepazinu kā muzikas skolas skolotāju. Jā. Tā kā ļoti vispusīgs cilvēks, jauks. Nu jā, man bija tas gods vadīt kādus 15 gadus. Un repertuāru kādu tu tur izvēlējies? Tur bija tas zelta džūkstas repertuārs tuvākais. Bija arī, tā kā mazliet dobela, mazliet no bērzes, bet it kā pierakstos diezgan maz. Un tad atnāca Mārīte un saka, ka viņas vecmāmiņa ir, viņas saknes ir no Lielbērzes, tad vienkārši tas bija pārsteigums, jo es nesatiku tur tādas ļaudis, diemžēl. Bet, bija fantastisks cilvēks, tur bija savukārt armoņika meistars Alberts Mednis, Pēterburgas armoņiks viņš spēlē, bet principā viņam bija arī cītara un bubins, un meitas spēlēja, un meita un mazmeitas spēlēja. Tā kā viņam bija liels prieks saspēlēt. Mēs daudzkārt esam kopā spēlējuši ar Albertu. Lūk, un tad vēl bija arī nākotnē man uzaicināja skolotāja Lieda Vričenska, cīpariņus bērniem, folkloras kopa. Tur tanī mirklī es tā kā piekritu, viņam pierunāju, bet tur atkal viss mainījās, un beigās es paliku viena pati ar cīpariņiem. Bet arī jau kādu laiciņu piedalījāmies Pulkā Teku, un tāpat uz Lietuvu braucām uz Kauņu, mums ļoti labi draugi Kauņā bija. Kāda atšķirība repertuāra izvēlē un vispārībā starp bērnu un pieaugušu ansambli? Bērniem spēlēm instruments, mācāmies instrumentus. Un tad tas instruments nosaka, tā varēšana nosaka, ko mēs varam spēlēt, ko mēs varam dziedāt turklāt, jā. Bet arī principā Zemgales repertuārs. Savukārt, piedaloties Pulkā Teku, tur parādījās koprepertuārs un tādas lietas, kas tā kā visiem, konkursā bērni dziedāja un spēlēja koklus. Bija arī mūsu muzikanti. Bija gan no Lielbērzē vienu brīdi bija ļoti labi vijolnieki spēlēja. Tā kā, jā. Labi. Vai tu esi gājusi pati kādās ekspedīcijās, tu rādīji tagad materiālus, vai tev ir kā gājusi vai vākusi, pierakstījusi? Jā. Man pirmās ekspedīcijas bija ar skanniekiem. Bija gan Rūjienā, mēs braucām Vidzemi, tas bija tā kā no Brīvdabas muzeja. Rūjieni, Ipiķi, pa Vidzemes pusi, un tad bija tālāk ekspedīcija uz Vecasmilteni. Tas bija, toreiz tā bija Kuibiševa, tagad ir savādāks tas nosaukums. Vai sakot, Sizraņā, ziniet, pie Volgas aizbraucām, stāvēja kārtas, skatīja, kur mēs esam atbraukuši. Un tur Vecasmiltene, tāda skaista vieta kalnā, kur dzīvoja latvieši. Un tur mēs gājām, no turienes nāk tas slavenais saimnieks Runci Kūli dziedājam. Bet tur mācāt pārsvarā melodijas, vai visu, ko stāstīja?
Nu, tur bija pārsvarā Dainis, viņam bija tajā laikā tā tehnika, ar ko pierakstīt. Labi. Tad mums bija ar saviešiem, mums bija ekspedīcijas bērni, bija ļoti jaunieši, kādi bērni bija jaunieši. Viņi bija ārkārtīgi gudri. Tagad jau var redzēt, tur ir fantastiski cilvēki, kas folklorā darbojās. Braucām uz Lubānu pie Broņislavas Martuževas. Mēs nezinājām, ka viņa ir dzēniece un kas viņa par cilvēku. Bet, teica, tur tā sieviete dzied, jā, un tas bija tāds pārsteigums, kad viņa saka, tagad izslēdziet to mikrofonu. Tagad izslēdziet. Fantastiski viens teicies, nebija tik ļoti tā. Tur daudz dziesmas bija, un tad arī dziedājām. Jā, un tad vēl braucām ar skanēku dalībniecēm uz Rucavu, arī uz Dundagu. Tur tā jaukā teicēja, viņa bija pār 80 gadi, Egla bija uzvārds. Viņa jau gandrīz neredzēja, bet tad, kad bija runa par dančiem, tad Latik stāv, jolišķi krista grāve, un viņa dejoja. Jā, tas bija fantastiski, jā. Tā kā, jā, ir mazliet. Ir tādi, kas no 3 gadu vecuma atvesti. Jo es skatījos, jo jūs arī bija jaunieši, bija pārstāvētas visas paaudzes, jo ne visiem ansambļiem ir pārstāvētas visas paaudzes. Jā. Pat pabeidza muzikas akadēmiju diriģente Ieva Zvejniece Bistrauta. 3 gadu vecumā māmiņa viņu atveda. 3. māsiņa bija vēl 2 māsiņas arī, tā kā mamma visas 4 nāca. Principā ļoti jauki, ja nāk ģimenēm. Un šobrīd mēs tā arī darām. Kādreiz mums bija atsevišķi bērniem un lieliem, un tad kopā tā salikām, bet tagad jau vairākus gadus ir tas, kad nākam ar ģimenēm. Lai gan arī te meitenītes, Alista arī no 3 gadu vecuma. Vecāks mamma viņu veda, un tagad izaugušas meitenes, jaunietes. Tur principā jāprasa pašiem tiem cilvēkiem, bet ir ļoti, ļoti jauki cilvēki, un man liekas, ir arī kaut kā tāda pievilkšanos, kad ir tas kodols, un tas kaut kā rotē. Un uztur visus pārējos. Labi, kā tu vispārībā, tagad mazliet paskatoties uz visiem pārējiem ansambļiem, kā tu vispār skaties uz deju danču kustību Latvijā? Jo es domāju, ka tas, ko pirms 80. kad sākā danču klubs bija izskatījās savādāk. Es esmu kopā Dimzēns ar Dandaļiem ļoti daudz ir sadarbojušies. Ir arī kaut kādas, it kā dažreiz dejot vienādas kadaļas, balabasku, bet šo tev pavarijē. Jā, bet tas ir jauki. Un kāds vispār tavs skats uz pašreizējo situāciju un doma par nākotni? Es droši vien nebūšu tas cilvēks, kas var par pašreizējo situāciju, jo man nav tik liels tas pieredzes apjoms tagad, kāda ir. Bet mums bija tas Ruņsalas danses, un tur ir klāts viens stāsts. 2000, kurā gadā tas varēja būt? Kaut kādā 11. gadā? Nē, vēl agrāk. Ir 2007. Katrā ziņā, 2000 sākumā. Zviedru deju grupa Obekeringen meklēja sev sadarbības partnerus, draugus Latvijā. Un Lijāna Ose iedeva tā kā Dimzēna koordināts, ka mēs varētu sadarboties. Un līdz ar to arī mums sanāca krietni kopā gan saspēlēt, gan sadejot. Un, ja pirmajā Baltikā es skatījos uz zviedru muzikantiem, es domāju, ak, Dievs, cik skaisti, tik daudz violas un spēlē, kaut varētu tā. Bija piepildījās, mēs esam spēlējuši gan Zviedrijā ar viņiem, gan viņi pie mums te ir atbraukuši. Lūk, un savukārt viņiem ir dejošana, Obekeringen, un muzikanti. Bet arī muzikanti dejo, ja vajag.
Jā, dejo arī, vai ne? Jā. Nu, lūk, bet tas dibinātājs kungs, tajā laikā jau viņš bija krietni gados, 80, un viņš bija piedalījies, bet to mēs vēlāk uzzinājām, ekspedīcijā Roņu salām. Pierakstījis dančus. Un skatījās, kā mēs dejojam, kā mēs spēlējam. Un pēc viena, man liekas, ka tas bija tas kāzas toreiz. Tā dziesmas un dejas, ja, ko mēs Zviedrijā rādījām. Jā, kāzas. Jā, uzdāvināja grāmatiņu Roņu salas folkloru. Oh. Jā. Nu, zviedru valodā un ne tik viena valoda, bet dialektā, Roņu salas dialektā. Tāpēc tur tā tulkošana diezgan, nu, tā kā sarežģīta. Bet grāmatiņa nāca ar piebildi. Viņš mums dāvina, bet grāmatiņa nedrīkst nonākt tāda cilvēka rokā, kas sacerdējas skatuvei. Nu, lūk. Jā. Nu, tas ir tāds skats no malas vērtējums. Bet tajā materiālā bija atrodamas melodijas. Jā, melodija un apraksti. Jā. Tur gan igauņu, gan latviešu, gan, nu, visvairāk zviedru danči. Ja? Un tā apraksts ir, es saku, zviedru valodā, bet dialektā Roņu salas. Bet tu esi viņus tā kā tulkojis? Mums ir bijuši cilvēki, mums kā 3-4 ir iztulkots, bet es saku, tas sarežģīti. Nu, jā, tur ir specifiski jāvajadzīgs. Jā, jo tie vecā muzikantu manuskripts, nu, tas arī ir unikāli, vai ne? Vesels danču manuskripts. Tā kā, jā, noteikti. Bet savukārt tiem dejotājiem es prasīju, nu, kas viņiem patīk no mūsu dančiem. Jā. Un tad viņi teica, jūs vienkāršās pārdejas. Un tie bija cilvēki, kas ilgus gadus Skansenā dejoja tādā deju kolektīvā. Tur pāris lēpes ar Lēnu, vai ne? Jā. Jūs vienkāršās pārdejas. Bet tas, ko mēs dejojām, vecais pols. Ir trakais pols un ir vecais pols. Jā, viņi ir daudz un dažādi. Tas ir šajā grāmatiņā. Un vēl ir buču polis. Jā, visādi tie poļi ir. Tieši tā, matu polis. Arī? Jā, matu polis pēc mičošanas. Sievas ar meitām saplūcās. Matu polis, jā. Par to Roņu salas, tas viens dances bija. Jā, tas tāds stipri igaunisks liekas, jā, bet tas bija Roņu salas dančiem. Man jāatvainojas, es vai nu kādam esmu iedevusi to grāmatu, jo es nevarēju momentā atrast. Bet, nu, ja interesē ar noteikumu. Skatu vai nē? Jā. Atškups te ir. Es domāju, ka esmu paņēma līdzi, tā kā viņš ir atnācis. Kur ir atškups? Kur ir atškups? Mums ir uzrakstīts Džūkstes Lielstraupes no Straubberga. 80 gadus vecs viņš tajā brīdī. Bet dejas apraksts? Nav. Redz, tas atkal ir tas moments, kad cilvēks rakstīja melodijas. Viņš dziedāja un dēls pierakstīja. Un tas ir, viņam iet pa labu. Ne jau visi muzikanti atcerās tūris. Un ja viņš 50 gadus no to dansu spēlējis, vai ne? Tad abrīnojam, ka viņš viņu izdziedājis visu tūris, tā kā. Tu ne? Nu, kā tu ne? Labākais skalu lecējs. Skalus arī lecat? Jā, protams. Labi. Visi šitie jaunieši, visi lec skalus, ieskatot Raivi. Un arī tētuks, Dzintars arī lec skalus taču. Nu, principā lec, ja vajag. Jā. Tu arī lec, nu tieši tā. Jā. Tad lec, bet bez maizītes. Tā. Jaunā pārvaldes, kas lec. Nu, bet ja nav piemērs, svarīgs ir piemērs. Parādīt. Tieši tā. Tur ir tas labums, ka te ir piemērs. Kā dziedāt, kā spēlēt, kā dejot, kad nav tā kā tikai vadītājs viens pats tur visu rāda, bet ir piemērs. Ir tā, ka mums tanīs 30 gados ir tik daudz gan dziesmas, gan danči, un cilvēki mainās, nāk klāt.
Un vieniem jau tas ir tā kā, jā, mēs dejam. Es pirmo reizi redzu, kur jūs bijāt, kāpēc nav tā dziesma vai tas danses. Jā, šodien ar tas pats bija. Mēs tur valkām, nevaram atcerēt. Pirmā reize. Un tā ir ar visu. Tā ir Jāņu dziesmas arī. Jā, ir tik liels spurs, ka mēs faktiski neizdziedām viņus. Jā. Bet, ir brīži, kad padziedams, vai dienies, cik tā bija skaista. Kāpēc to? Es arī visas. Arī nedēļ, jā. Bet, ļoti daudz. Vēl mazliet, paskatoties atpakaļ uz intervijas sākumu, tie 80. repertuārs, mums ir tā kā pilnībā izņemts ārā Leišu danči vai vēl kādi citi? Nē, kāpēc? Nē. Mēs aizbraucam uz Lietuvu, mēs viņus dejojam, un šeit arī mēs dejojam. Mums ir tāda tradīcija, kā jūs redzēt, ja kādam dzimšanas diena, tad viņš var izvēlēties vai dziesmu, vai deju, vai jebko. Jā. Tad, protams, ka izvēlās tādas dejas, kas sirdī tīkamas. Piemēram, tagad mums visiem ļoti patīk Kvadrāts. Pareiz, Kvadrāts ir ļoti jauna deja. Kvadrāts dejo. Jā, tā ir. Es gribu teikt paldies par interviju. Lūdzu. Paldies, Sandri, par jautāšanu. Paldies, ka Dimzēns mums šodien parādīja savu ļāva ieskatīties mēģinājumā, ļāva izprast, kā jūs dejojat, ko jūs dejojat, kas tas ir, kas ir jūsu repertuārs. Paldies tev, ka tu pastāstīji par to. Un jāsaka, ka tu esi viens no tiem cilvēkiem, kas noteikti ir ietekmējis mūsdienu danču kustību. Jo, kā es vienmēr saku, aiz katra danča stāv vairāki cilvēki. Viens ir, kas to dejoja senāk, otrs, kas to pierakstīja vai stāstīja, un tad mūsdienās jau tie ir tie cilvēki, kas mūsdienās viņus izvelk, vai nu te ir arhīvi vai pastāsta kāds, un tad ilgstoši to uztur. Un tad šie ir tie cilvēki, un tas ir viens no tiem, un jums repertuārs ir ļoti liels, kas ir šos dančus tā kā iedzīvinājuši, uzturējuši un ļāvuši mūsdienu danču kultūrai būt bagātākai, būt bagātākai zemgales dančiem un būt tādai dzīvai un ļaut saglabāt šo tautas atmiņu un arī ieviest kādus jauninājumus, teiksim tā. Tāpēc paldies par to. Lūdzu. Galvenais jau tas, kad nāk cilvēki, kuri grib dejot. Nevar kaut ko darīt, ja tie cilvēki negrib to darīt, vai ne? Jā. Jo atnāk arī tādi, kas domā, Dimzēnā es pasēdiešu tur trešā rindā, kaut ko padziedāšu, kaut ko tā. Bet tad ir šoks, kad ir jādejo rotaļas, vai ne? Jā, ir ļaudis, kas vienkārši to nepieņem. Kā viņš nāca smuki padziedāt, tagad šitā. Bet ir arī ļaudis, kas nāk kustēties. Tieši tā. Un pusstundu dziedam, bet tagad vajadzētu kādu deju. Cik ilgi sēdēs, vai ne? Jā. Un viss notiek atkal. Bērniem atkal rotaļas vajag, viņi nevar nosēdēt. Jā. Tā kā visi ir saistīti. Paldies, ka mums ir tādi cilvēki, kas to... Jā, kas nāk un uztur to. Jā, tieši tā, kuram ir interese. Tas mūsu kuplākais, tas ir kāzu disks. Cik viņu kopā? Ir vairāk? Ir vairāk, jā. Bet ir arī nepabeigts. Mēs rakstījām, tā kā likās, ka būs labi, bet pēc tam klausījāmies tos dančus un nebija labi. Tad viņas tā kā apstājās. Cienījamies, skaņu režisors laikam apvainojās, bet nebija labi. Tur gribējās sarakstīt, tās melodijas daudzumu. Bet, tas mums palika tā. Un tad brīdī arī likās, ka ļoti labi tā visa atmosfēra un dejoja un piespēlēja un visi instrumenti kā bija, bet viņš nebija izlīdzsvarojis to melodiju violēm ar basiem. Beigās bija tikai basi, cik tam melodiju vispār tā. Bet paši diski tad kā? Tie kāzu disks ir, tad mums ir piedalījamies Jāņu dziesmās. Tas tāds kopīgs disks bija, tad mums ir viens jubilējas disks, ko mēs paši tā kā savā lokā izdevām. Tas pirmais bija. Jā. Mums reiz nāk prātā,
vēl bija mājas gads Zemgalē. Jā, to mēs rakstījām Rīgā, tur bija pie... jā. Kas par Bārbelu, Timdo? Nē. Pinis, kādas pinis. Arī Rīgta mēs studējām. Tur līdz šā skolas skolotāja, Māra Pirskop mums mudināja, faktiski ar sponsorēt tādā brīdī to disku ierakstu, tā kā par gadskārtām cauri iet dziesmas un rotaļas tāds. Nu tā. Bet vairāk. Un vēl viens jautājums. Tāds Dimzēns, cik bieži jūs uzstājieties un brauciet ārpus Zemgales un skulēt bieži ārpus Latvijas? Tas ir tad, kad uzaicina vai... Jā, protams, tā kā uzaicina, protams. Jā, mēs esam bijuši sanāk Baltikā, Igaunijā. Tad mēs bijām Baltikā kopā ar Zemgaļiem Lietuvā. Tad, kad es braucām uz Čehiju, Slovākiju, Poliju, ar bērniem bijām Rumānijā, Zviedrijā, tur mums vienmēr bija jauki. Viņi brauc pie mums, mēs pie viņiem. Tur gan Briedabas muzejā, Hermesandēs mums, un tad ar vienam muzejām bija 100 gadu. Nu tā, tas bija ļoti jauks laiks. Bet vienkārši par tas kolektīvs novecoja, un cilvēki stipri gados ir, un tas viss jau palika tāds, liels problēmas. Bet ļoti jauki mēs Facebookā vēl tā kā dodam ziņu vienam otram, tā kā. Un brāļi Lietuvieši, tad mums ļoti jauks ir ar Kauņu. Viņiem tāds ir bērnu tautas mākslas centrs. Tur bija savs festivāls, Baltu raksti, vienmēr Baltu vienības dienā. Tad braucu ar Lielbērs bērnu, Nākotnes bērnu, Dimzēnu bērnu. Man tā iespēja bija, ka es tos bērnus varēju paņemt un braukt uz to bērnu festivālu. Tad viņi vairākas reizes tur mēs braucām, un tad viņi teica, bet mums ir arī lielais Kauņā. Un tad braucām uz to Tatārijā Lamdžai. Es to neteikšu to vārdu, kas tos festivālu. Un tad mēs braucām, un tagad festivālu vienu no tām vadītājiem, veidotājiem ir pārcēlusies uz Kaunas novadu, nu pat bijām pie viņas. Tas bija pirmais festivāls, etnotūra. Arī fantastiski, pa tādām vietām, kur mēs nekad neaizbrauktu. Tā kā mums ir staburaks un apludinātājs tur, jā, tā viņiem ir tāds vesels ezers uzpludināts, 30 ciemi tur vairāk ir apludināti, pilskalni. Viņi to ļoti, tā kā tautas atmiņa vēsture jau tika izdzēsta, bet viņiem ir piemiņas vietas, tur ir tādi akmeņi ar kaltām figūrām, tur ir ernoņiku spēlētājs, tur ir māte ar bērnu, tur ir kaķis, suns, tur tā kā mājas vārdi. Tāda skaudra vieta. Un vēl pilskalni bija, un vēl bija tāds arī skaists meža laiku tāds gājiens, kur var redzēt to visu ezeru, tos kalnus. Un es domāju, kas tās par saliņām, bet tie ir apludinātie pilskalni, no viņiem palikuši tikai tāds, jā, viņš tas tā kā Somijā, jā, milzīgi ezeras saliņās. Tā mēs tur bijām. Tad otrs festivāls, pat pirms Jāņa mēs bijām uz 2 festivāliem, otrs bija bērnu festivāls. Noskatījāmies veselu parādu. Ņem, kuru krīt, visi bija ļoti labi spēlēja un dziedāja un dejoja bērni. Mēs bijām tā kā finālam. Sanāk, tā darbība ir diezgan aktīva. Jā. Tagad jau jāsaka, jau atgriezusies. Gan pirmā, jā. Mums tepat kaimiņi bija, sākās Baltvienības dienā. Mežotas pilskalns aicināja, un bija Aizups skola, ne Aizups, bet Auskalns skola, arī ar lietuviešiem, kā pierobežu skola, viņiem ir sadarbība Baltvienības dienu svinēšana. Tad viņi mūs aicināja gan tur, un tur mēs satiekam lietuvieši, un lietuvieši pauzaicina uz savu festivālu, un tad ir festivāli atkal ieraugi citi, un atkal, tur ir tāda ķēdes reakcija, un tā mums sanāk, pat cik mums Lietuvi tur, tad ļoti jauki. Labi. Tagad viens apsolūti būs visi. Jā, es vēl varu stāstīt. Mēs bijām pirmajā Saules ģiedas festivālā Šauļos.
Un tas ir tāds festivāls, Kurš ar, ir pēc? kurā gadā mēs bijām ar kaut kāds 2000. 2000 sākums Kaut kāds sākums, jā? Jā. Tev bija 18, tu varēji braukt, jā? Jā, jo tur bija sponsors Guberņie, tas ir alus brūzes. Un tad mazāk manas meitas nevarēja braukt, tās palika mājās strādātas, jā? Varēja braukt tikai no 18 gadiem, jo tur visi valsts bija klāt. Tev droši vien divas Un dienas plus vēl tur bija konkurss, Nē, tur bija bija. dziedāšanas, zināt, jā, dejošanas visiem. Nu, Dimsants pirmoreiz brauc pieteicāmies uz visiem. Un kā gāja? Nu, interesanti. Deju tajā konkursā mēs dalījām draudzīgu vietu ar Taivānas tempuķiem, jā, korejieši. Nu, pēc kaut ar pūķiem mēs dalījām. Tas ir drīzāk Koreja, jā. Koreja vai Ķīna. Jā. Ķīna varētu būt. Nē, Ķīna. Koreja. Tad Taivāna varētu būt. Nu, varētu arī Taivāna būt, jā. Jo viņš šaujos gāja mums tieši priekšā ar visiem gongiem mums zvanīja, un tagad gājienam mēs tur violīti spēlējam. Un skrien tas lietuviešu vadītājs, un skaļāk. Tad mēs tās violas varam pārspēlēt gongus. Un puķis iet pa priekšu. Un tad bija dziedāšanā labi gāja. Mums bija Inesīta Mičela, dabūja 3. vietu, viss kārtībā. Un instrumentālisti mēs dalījām draudzīgi aiz Ungāriju. Tā kā arī. Visur bija labi. Visur bija labi, tas bija labs ar festivāls. Nu tā, nu gan viss Varunājām stundu un 7 minūtes. Ļāpa. Jūs šeit nevaram vairs.
bet tagad mums vajadzētu kaut ko no Brambergas. Tas ir ļoti svarīgi. Mums ir Mārīta un Dzintars un bērni, kas ir no Brambergas. Un Mārīta ir noskaidrojusi, kas ir šis noslēpumainais J. Valdemans, kas iesūtīs manuskriptus Jurijam Andrejam, Tīktai Burtnicai. Lūdzu, noskaidrojusi, esmu daļēji, sapratusi, esmu to, ka tas J. Valdemans ir bijis. Bramberģē bija viena no pirmajām latviešu dziedāšanas biedrībām vārdā Līgo. Un Valdemans bija otrais šīs dziedāšanas biedrības kora diriģents. Un viņš šo kori Līgo aizveda uz pirmajiem, otrajiem un trešajiem dziesmu svētkiem latviešu. Un bijis arī Rīgas latviešu biedrības nama iesveicis pasākumā šo kori. Viņš bija kordiriģents, Jānis Valdemans. Bet noteikti viņš ir bijis arī skolotājs, un viņš skola bija tātad, tas ir saistīts tātad, cik es otru skatījos ar Jānu Cimzi, kas bija gatavojuši šos pirmos skolotājus diriģentus. Tas noteikti ir saistīts ar to, bet tam es tādu tiešu par Jānu. Tu vēl zināšu, viss kaut jā. Bet nu viņš bija diriģents. Tā, un Mārīta vēl ar to mums ir izcila. Jo Mārītai ir vecvecmāma, kas zinājusi gan dziedāt, gan zvanu skaņu valodu tulkot. Jā, zvanu dziesmas. Bet es neesmu nekad paprasījusi, vai kāds dāmas arī ir rotaļi? Miķelis bija to es kā tādu šoka terapiju šeit saņēmu. Tredvidritam, kas ir citam, to jā, par to... Tas arī bija. Jā, vecvecmāmas zvanu. Ko Sandrs gribētu zvanus dzirdēt vai dziesmu? Abus. Jā. Kad jau? Lestenes Luterāņu baznīcas zvana dziesma. Trīs piesiļķes ganam aste, Trīs piesiļķes ganam aste, Trīs piesiļķes ganam aste, Trīs piesiļķes ganam aste. Lielbērzes katoļu baznīcas zvana dziesma. Šim ķiltens, tam ķiltens, nama meitai pusķiltens. 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 Un Bērzes Luterāņu baznīcas zvana dziesma, kuru klausoties var tikai minēt, kuras draudzes baznīcēni ir izdomājuši šīs dziesmas. Nāc šurp, tev jāpaliek! Nāc šurp, tev jāpaliek! Nāc šurp, tev jāpaliek! Nāc šurp, tev jāpaliek! Marīta, paskat, lūdzu, vecasmāmiņas to vārdu uzvārdu, kā mēs viņu varam dodāt. Tad manā vecvecmāte Gotlība Ogle dzimusi Brants, kas savas dzīves laikā ir dzīvojusi Bērzē un Lielbērzē, dzimusi Bērzes pagastā. Un tad arī tur tā. Un viņas vīrs bija muzikants, Jānis Ogle, Lielbērzē. Vainavos. Tās mājas, vēl tas koks tur ir saglabājies uz brukšanas robežas, bet vēl stāv. Nu tā, jā. No slavenas dzimtas, koks ļaudas. Tiešām. Koks meitas, mazmeitas. Bet tas koks tur ir vēl, vienmēr brauc garām no varānas viņš ir. Jā. Nu tā tad vēl viena dziesma. Nereizīgā dziesma. Ej, janci, kranci, pagaidi, ej, biti, bam, 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 kur steidzies tu tik mutīgi, ej, biti, bam, man nav vēl vaļas jāsteidzās, ej, biti, bam, bam,
Rīgā. Eidi bitī bam bam bam, ar baltu vārdu sievas tēvs. Eidi bitī bam, no es tam maitam rādīšu. Eidi bitī bam bam bam, jo viņš ir visu dzirdējis. Eidi bitī bam, bam, bam.
bet, varētu kārtot, ja labi sanāk. Tagad mazliet mums ir no tik tālas vietas kā Zviedrijas dācis. Ja atcerās stāvīgs ar Irēnu atcerās, tad cik arī pēc atcerās. Jā? Tad liekams, jā? Paklānās vietu, paklānās otrs. Vai nesi plaukstas? Nē. Salsit plaukstas labāk reizā. Un viss meita. Salsit plaukstas labāk reizā. Jā? Un sākums tikai ķīķerešana. Tātad meita iet puisim pa priekšu. Un... Jūs arī? Es kāpēc dejot. Tu ejot, man sviedries. Jā, Hērnes samdā ir dejots un Jālā ir dejots. Bet viņi šeit bija. Jā, labi, pastāvēties kā. Es tikai atsītu. Nu, gribi? Jā.
Sīgi līdz smalki.
Vēl kādas idejas rādīsiet, ja? Vai viss? Vai mēs dodamies parunāti? Nē, šito Ailītas kadru gan varētu. Lietuvieši danses. Mēs izskaustamies. Labi, Sandra, esam gatavi runāt. Jā. Labi.